Valmieras pils mūri bijuši liecinieki, kā Gaujas krastā savulaik veidojusies pilsēta. Gadsimtu gaitā tie piedzīvojuši dažādu karotāju uzbrukumus. Pils vairāk kārt nopūstīta un atkal atjaunota. Tomēr laikazops ir darījis savu, un šodien senie mūri daudz viet kļuvuši bīstami un steidzami prasās pēc restaurācijas. Tas, ko mēs šodien redzam, jau ir jaunākā pils daļa, jo pašu sākotnējo pils daļu, teiksim, drupas no tās mēs būtībā nemaz neredzam, jo viņas ir tikai zem zemes. Un, tad, kad atnāk uz muzeja izstāžu žāli, tur, kur kādreiz bija restorāns Rossini, tad tur ir tāds mazs mūra gabaliņš, kurš ir no 14. gadsimta. Pēdējo reizi pils nopūstīta 17. gadsimtā Ziemeļu kara laikā. Toreiz pieņemts lēmums to vairs neatjaunot, un daļa akmeņu, kas veidojuši pils mūrus, izpārdoti pilsētas māju celtniecībai. Tad arī pilsdrupas palikušas bez jumta, un šo gadsimtu gaitā mūriem krietni kaitējas lietus, sniegs un sals. Šie mūri pa laimi ir salikti tā, ka viņi paši spēj stāvēt. Faktiski šie akmeņi stāv arī tad, ja tur īsti vairs tās javas nav. Tad, ja neviens tur nebaksta, nejauc, neko nedauza un netricina, tad tomēr tas mūrs var turēties vēl ilgi, kaut lietus, skābi lieti un sniegi tur varbūt ir jau lielāko daļu javas jau izskalojuši laukā. Tomēr senie mūri nereti ir vieta, kas piesaista bērnus un jauniešus. Vairākās vietās atsevišķi mūru fragmenti jau nodrupuši. Tāpēc, lai nenotiktu nelaime, Valmieras pilsētas pašvaldība pieņēmusi lēmumu bīstamās vietas norobežot. Steidzami tiks veikta mūru nožogošana, gan šajā daļā ar koka žogu, jo akmeņi ir bīstami krīt praktiski. No vecās saistuvās maskas ir palicis, gan arī mūra ziemeļdaļā, kur ir tikpat bīstami. Nogāzē iepratiem Valmieras mūzikas skolai tiks uzstādīts koka žogs. Savukārt gar mūri pils ziemeļdaļā iecerēts uzstādīt metāla nožogojumu. Šeit arī tiks ierobežota gājēju kustība. Pilsētas pašvaldībā skaidro, šādi darbi jāveic, lai brīvie akmeņi neuzkristu garām gājējiem uz galvas. Ziemas sezonā iecerēts veikt mūru izpēti, savukārt nākamvasar plānots uzsākt pilsdrupu konservāciju. Šādi liela mēroga darba tika veikta 10 gadu atpakaļ, un šeit ir, domāju, mums arī jādomā kaut kādi jauni veidi, jo redzam, ka pēc tām visām prasībām, pēc receptēm, kas it kā ir, kā teikt, gadsimtiem vecas, mēs, diemžēl, laikam tādas patreizajā brīdī mūsu celtnieki nemāk tādas veidot, un šī konservācija ir izturējusi 10 gadus. Valmieras muzeja speciālisti, apstaigājot vēsturiskos mūrus, zina norādīt vietas, kur senajos mūros aizvien saglabājušās vairākas vēsturiskās šaujamlūkas. Pārsvarā gan tās no iekšpuses aizmūrētas, tomēr, lai saglabātu to vērtību, restaurācijas gaitā ir ļoti būtiski izmantot autentiskos būvmateriālus. Ziemeļu sienā arī ir viena lūka vēl saglabājusies, bet tur ir traģiski, ja mēs sagaidīsim pavasaru ar veselu lūku tajā vietā, tad jau būs labi, un tad varētu paspēt arī vēl sarestaurēt, bet var gadīties, kad izkritīs tie akmeņi un mēs būtībā pazaudēsim oriģinālo vietu. Pilsētas pašvaldībā cer, ka šo projektu izdosies īstenot piesaistot Eiropas fondu līdzekļus. Pilsdrupas ir valsts nozīmes kultūras piemineklis, tāpēc tie restaurācijas gaitā būs jāievēro valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas prasības, kas nereti šādu projektu īstenošanu krietni sadārdzina. Tiklīdz viņiem ķeries klāt, tad ieslēdzās ļoti daudz prasības. Kā ir jātaisa, ar kādiem materiāliem, ko drīkst, ko nedrīkst. Diemžēl tās ir tikai prasības, finansējumam jābūt no pašvaldības. Cik varētu izmaksāt seno mūru konservāciju pilsētas pašvaldībā šobrīd nevar pateikt, tomēr izmaksas noteikti būs diezgan ievērojamas. Precīzāk par tām varēs runāt tad, kad būs veikta pamatīgāka pilsdrupu izpēte.